Ļoti liela problēma, īpaši, ja mēs skatāmies trešajā ceturksnī, bija tieši saistībā ar investīcijām, ka uzņēmēji ļoti maz, vismaz trešajā ceturksnī izrādīja ļoti maz investīciju līmeni. Nozīmē, ka uzņēmēji diezgan strauji samazināja investīcijas, kas, protams, varētu uzlabot šo te bilanci, respektīvi mazāk investēt iekārtas, bet tas atkal jautājums par ilgtermiņu, respektīvi uzņēmēji neinvestē. Tas nozīmē to, ka kaut kādā laika periodā arī šī jaudas ietuvusies savu maksimumam, respektīvi atkal var atcelties nodarbinātībā, bezdarbā un darba algu pieaugumā. Īsumā varētu teikt, ka šīs pozitīvās tendences arī par nožēlu jāsaka arī emigrācija, tomēr mūs virzīs šajā bezdarba samazināšanas virzienā, bet mums tas bezdarba līmenis joprojām būs pietiekami augsts. Un tā problēma būs tajā, ka būs daudz cilvēku, kuriem būs jāpārkvalificējas, kuriem jāskatās jauno amatu profesiju ieguvē. Tas, protams, arī reģionālai aspekti palielināsies, jo mēs šobrīd varam runāt par to, ka izaugsme koncentrējās noteiktos reģionos. Piemēram, laukos šī situācija ir krietni sarežģītāka. Un te jāsaka, ka katrai sabiedrībai ir šādi uzdevumi, kā atrisināt viņus, lai nodrošinātu izaugsmi. Piemēram, Japānā saka tā, mēs varētu palielināt izaugsmi un palielināt koproduktu, ja sāk strādāt sievietes. Ķīnā to saka, ka tālāk izaugsme varētu radīt tālāk urbanizāciju. Un es domāju, ka arī Latvija neizvairīsies no tā, ka no šīs globālās tendences, ko tur novērtēt, ka aptuveni 20-30 gadu laikā aptuveni 80% iedzīvotāji dzīvos pilsētās. Jo tur ir darbs, tur ir ienākumi un tur nodrošinās arī šo ekonomisku efektivitāti produktivitāti. Jā, un īsumā šeit ir inflācijas rādītājs, kas rāda to, ka mēs lēnām turpinām līdz šī mākslinieciski noteiktā kritērija, kas nozīmē, ka ticamāk eiro ir kļūst arvien lielāku realitāti. Protams, šīs problēmas, par kurām es iezīmēju šī te, kā integrēties un cik tālu ir mūsu sabiedrības diskusijas jautājums. Un, protams, šī diskusija būs arī, baidos arī tuvāko daudzu gadu jautājums par to, ka cik tālu integrēsies ar paši pati Eirozona, bet jāatcerās, ka nauda ir tikai līdzeklis tam, lai mēs, kā teiksim, iegūtu to nepieciešamo pakalpojumu vai preci, ko mums vajag, un ja šis līdzeklis ļauj mums izmantot savus resursus, ko mēs nopelnam efektīvāk,